Kontrolējot jaunākos noteikumus, Rīgas pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs, būsim tiešām atbildīgi un saticīgi, un tas attiec uz pilnīgi visiem satiksmes dalībniekiem, kā autovadītājiem, tā gājējiem, tā elektroskai riteņu, pašgājēju velospēdu un arī parasto riteņu vadītājiem. Arī dažādu skrituļslidu lietotājiem un vēl ar ko tu visu mēs Tieši tā, sekundāri. Labrīt, jūs labrīt. Tieši tā, un jādomā, kā pasargāt augus no sali, jo droši vien būsiet dzirdējuši, ka marta izskaņā daudz vietā Eiropā ieplūda krietni vien augstāka gaisa masa, un gan Francijā, gan Vācijā, Šveicē, Austrijā un arī citviet mākoņi atnesa sniegu, un vēl aizvien gaisa temperatūra daudz viet Eiropas centrālajā daļā ir diezgan zema, īpaši naktīs un rīta stundās, un tad lauksaimnieki un zemnieki ķeras klāt pie palīdzības, kā nosargāt šos te augļu kokus un arī vīnogu lājus, un tiek iekurtas ugunis starp šiem augiem, un arī tie tiek apsmidzināti ar ūdeni, lai tos varētu pasargāt no sala. Arī pie mums turpmākās naktis Latvijā būs dzēstras, un naktīs gaisa temperatūra daudz viet vēl pazeminās zem nulles, bet mēs varam palūkot uz šiem gaisa temperatūras rekordiem, kāda tad ir bijuši 1. aprīlī. Jāsaka, pirms 2 gadiem 1. aprīlis iesākās ar pērkona dārdiem naktī, un jau naktī tika uzstādīti jauni siltuma rekordi, un pirms 2 gadiem šajā dienā gaisa temperatūra sasniedz plus 23 grādus, un Rīgā tad bija pat plus 22,1 grādu silts, bet nevienmēr ir bijis tik silts. 19,3 grādus Bargas salas novērots, un 2013. gadā Vidzemē un Latgalē vēl stipri sniegu un alūksni, piemēram, klāja vairāk nekā pusmetras dziļš sniegs. Lūk, šādi kontrasti šajā datumā piedzīvot. Bet šis rīts ir sācies ar miglainu laiku, daudz viet piekrastē, kā arī valsts rietumos. Rīta stundās vēl aizvien spēkā būs dzeltenās pakāpes brīdinājums par pasliktinātu redzamību. Mākoņu ir diezgan daudz, bet dienas gaitā tie izklīdīs, uzspīdēs saule, un gaisa temperatūra valsts lielākajā daļā iesils līdz plus 6, plus 13 grādiem, bet mazliet vasāks būs piekrastē. Un piekrastē arī dienas laikā vietām saglabāsies migla. Rīgā šī diena paies ar sausu laiku, starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet rīts gan vēl riteinē miglains un vēss un dzestras. Gaisa temperatūra Rīgā šobrīd plus 1 grādu, dienā gaiss iesils līdz plus 5 grādiem. Turpmākajās dienās laiks arī būs pārsvarā sauss, bez būtiskiem nokrišņiem. Naktis aizritēs ar nelielu salu, bet diennakts gaišajā laikā daudz viet plus 8, plus 13 grādi, vēsākam laikam saglabājoties piekrastē. Šobrīd laiks ziņās tas viss, un turpinām ar citiem jaunumiem. Labrīt. Labrīt, 15 pāri 7 jau nav vairs vēl. Man nedāna dusīgot, jā. Joks, nestresojiet, viss kārtībā, tikai 4 pāri 7. Vēl ir laiks, ja jums bija tajās 15 pāri jau kaut kur jādodas. Bez jokiem runājot, tiešām 1. aprīlis. Tas gan, jā. Un ēnu dienam, tas arī nav nekāds joks. Cik daudz skolēnu šogad piedalās ēnu dienā, un kas ir pieprasītākās ēnotāju profesijas, plašāk skaidrosim jau pēc pavisam neilga brīža. Bet pensijas strādājošajiem pensionāriem turpmāk pārreikinās automātiski. Tas būs sarunas temats tuvāk pusstundas izskaņai. Turpināsim ar ziņām. Saeimas sēde šodien notiks nevis kā ierasts ceturtdienām, bet gan šodien, trešdien. Parlamentārieši uz Saeimas sēdē šodien uzrunās arī Moldovas prezidente Maija Sandu. Viņa Latvijā ir oficiālā vizītē, kas ilgs līdz 2. aprīlim. Saeimas darba kārtībā šodien iekļauts 21 jautājums. Piemēram, deputātiem būs jālem par vairāku jaunu likumprojektu nodošanu izskatīšanai komisijās, tostarp grozījumu meža likumā, ar kuru iecerēts atļaut izcirst jaunākus kokus. Sēdes darbs ir kārtībā, iekļauts arī lēmuma projekts par neusticības izteikšanu aizsardzības ministram Andrim Sprūdam par, citēju, viņa nespēju nodrošināt Latvijas Republikas gaisa telpas drošību un efektīvu aizsardzības ministrijas vadību kritiskos apstākļos. Un vēl Saeima lems par Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu nodrošināt iespēju brīvprātīgi izņemt 2. pensiju līmeņa uzkrāto kapitālu turpmāko virzību. Un piebildīšu, rīt Saeimas sēde nav plānota, jo šajā dienā arī noslēdzas Saeimas ziemas sesija.
Bet pie parlamenta ēkas šorīt 10:10 no rīta notiks pikets. Mērķis ir aicināt deputātus atkārtot, iesniegt un virzīt likuma projektu par aizliegumu Latvijā turēt dējēju vistas industriālajos sprostos. Atgādināsim, Latvijas televīzijas raidījuma aizliegtais paņēmiens rīcībā nonāca organizācijas Dzīvnieku brīvība iesūtīts